Labdien, es esmu Rīgas Saniņu mūžas vidusskolas 11. A klases skolniece Katrīna Jermaka, un manas ķīmijas projektu temats ir pirotehnika un tā ķīmija. Tad, kas vispār ir pirotehnika? Pirotehnika ir kā ķīmijas nozare, kas nodarbojas ar dažādu ar uguni un gaismu saistītu efektu radīšanu un to izmantošanu. Piemēram, uguņošana vai dažādas zivis pulces un tā tālāk. Tas darbojas pamatoties uz ķimiskām reakcijām, kas rodas sadedzinot ķimiskas vielas, ko tie satur. Rezultātā mēs redzam skaistas gaismas, cirkstes un dūmus. Ir svarīgi arī atcerēties par drošības noteikumiem, bet tas nav saistīts ar ķīmiju. Tātad pirotehnika kā uguns vadības mākslai ir ļoti senas saknes. Mūsdienas tiek uzskatīts, ka viena no pirmajām pirotehnikas izgudrotājiem bija ķinieši vēl 9. gadsimtā, jo ir pieņemts, ka ķinieši izgudroja porahu. Jā, aizmirsu, kā tas būs latviski. Tad jau šajā periodā šaujam pulveris bija izmantots ne tikai kā militārām vajadzībām, bet arī dažādu ļauno garu izdzīšanai. Jā. Šī sena māksla ir attīstījušies un pilnveidojušies gadsimtu gaitā, kā rezultātā radušies dažādi pirotehnikas efekti. Mūsdienu pirotehnika, tostarp ķīmiskie sastāvi un tehnoloģijas, bija šīs mākslas turpinājums. Tātad no kā sastāv pirotehnika? Pirmkārt no nitrātiem. Tiem ir svarīga loma pirotehnika, jo tie nodrošina oksidējušas reakcijas, tās īpašības. Piemēri ir kalija nitrāts, kalijs NO3, un amonija nitrāts, un arī stroncija nitrāts. Jā. Viena no reakcijām, kura izpaužas to īpašības, ir magnija sadegšana kalija nitrāta klātbūtnē. Tā ir redzama. Tālāk metāla pulveri. Piemēram, alumīnijas un magnijs, tie ir galvenie pirotehnikas kurināmie. Tie reaģē ar nitrātiem, nodrošinot enerģiju dažādiem efektiem. Jā, tātad oksidēšana ar nitrātiem. Piemēram, ir alumīnija sadegšanas reakcija ar kaliju. Redzamā, jā? Nākamais ir chlorāti. Chlorātus īpaši izmanto arī pirotehnikā kā oksidētājus, kā arī nitrātus pirmajos. Ja? Piemēram, kalija chlorāts, kalijs chlorso 3. Ja? Tomēr tas nav tik īpaši, tas ir bīstams, jo reakcija ir ļoti tāda spiltīga. Bet šitai var redzēt arī fosfora sadegšanas reakciju ar kalija chlorātu. Jā. Un fosfora savienojumiem. Tie tiek pievienoti, lai radītu tādus kā mircošus efektus. Piemēram, šo P4O6 izmanto, lai radītu baltus dūmus. Un ir redzama sadegšanas reakcija ar skābekli. Jā. Tālāk uguņošana. Uguņošanai ir pirotehnikas veids. Var būt
varbūt visizplatītākais un iespējīgākais pirotehnikas veids, izmantojams gan pilsētas salūtos, gan kā, cilvēki parasti. Tie rodas sajaucot un eksplodējot dažādus ķimiskus savienojumus. Tālāk. Tas viss izskatās apmēram šitā. Tie var būt ļoti kraisaini. Vispopulārākās krāsas būs sarkans, oranžs, zaļš un zils. Tie varavīksnes krāsas. Tas viss ļoti skaisti izskatās. Noteikti šitāds salūts bija 18. gadā Japānā. Te var redzēt, ka vīrietis nodedzina šo sarkano pirotehnisko lapu. Tā ir ļoti spilgta, tāpēc to cilvēki var izmantot, ja viņi nezin, kur viņi atrodas un grib, lai citi viņus atrodītu. Tos izmanto, jo tie ir viegli un viegli paņemami. Te var redzēt, kā tā dzirkstele deg un kā viņa tiešām dod dzirksteles un nevienu, bet ļoti daudz. Tā ir nūjiņa un pēc laika viņa jau nedegs. Te var redzēt, ka tam nūjiņam maina formu, lai tas viss izskatītos, vairāk interesanti, vairāk skaistāku. Ļoti skaisti, tiešām. Interesanti, ka krievu valoda bengaļskie gņi to nosaukumu pārņem no Bengālas līčam. Reliģisku ceremoniju laikā tempļos uzliesmoja neparasti spoža gaisma un uzreiz nodega, tāpēc cilvēki izdomāja, ka to pulveri, kurš deg, var ievietot kādā caurulē, lai tas degtu ilgāk.
Un es pavisam aizmirsu pastāstīt par petardēm. Tātad tie arī ir tādas kā caurules, kurus nodedzina, kā ir redzams, un tie arī nav, tie ir bīstami cilvēkiem, jo tie ne tikai deg, bet arī kā salūti, tie arī sprākst, tāpēc var nodedzināt sev ādu un nestāt sev pirkstas. Tie vairākumā izskatās šitādi, vai nu mazāki, vai nu lielāki, bet apmēram. Un tas viss ir labi, bet skolā neko no tiem petārdiem vai no salūtiem vai vispār no pirotehnikas nedrīkst lietot. Arī nekādu pirotehniku nedrīkst lietot līdz 16 gadu vecumam. Un jau tagad var iet līdz beigam.